Tas ir grūts darbs, tiešām grūts darbs, lai nokļūtu izlasē, jo izlasē treneru prasa kvalitāti. Tādēļ ir tādi vairāk bērni, man tā skaitā bija puiši, kas Latvijas izlasē netiek, bet viņi nav tālu no tās. Kurš ikdienā nestrādās tādā pašā līmenī, kā darbojas izlases čaļi, viņš nevar pietuvoties viņam. Un šī ir tā alternatīva priekš tiem puišiem, lai viņi var noturēties tajā līmenī. Parādīt to, kā ir jāstrādā profesionāļiem, ar kādu azartu, ar kādu mentalitāti ir jāiet tajā lielajā sportā, kad nemaz nav tik vienkārši, kā izskatās pa televizoru uzlikt Latvijas izlases spēles un domāt, ka tas ir tik vienkārši. Tas kopumā ir ļoti smags darbs un tas nav domāts visiem, tas nav pats vieglākais darbs pasaulē pavisam noteikti, ja tu tiec līdz tam līmenim un pats galvenais tā ir tāda konsekvence, ko mēs gribam parādīt, kad nekas neapstājas pie pirmiem panākumiem. Tev visu laiku ir jābūt labākajam un tev ir jāgrib būt labākajam un tu nevari apstāties tajā brīdī, kā tu apstājies, tu vairs neesi tajā līmenī un atpakaļ tikt ir ārkārtīgi sarežģīti. Atgriežamies un mēs palīdzam no pretējiem. Tie jaunieši, kas brauc, īpaši īstenībā šogad ir noteikti ar iepriekšējos gadus, kad viņi tādi ļoti pašmotivēti priekš tā vecuma ir un viņi apzinās, kāpēc viņi šeit ir, ka viņi grib to basketbolu un īstenībā tā enerģija visu laiku tādā miedarbībā ir un visu laiku nāc un tā kā pat gribās vēl vairāk viņiem kaut ko iedot no sevis, kaut kādu jaunas lietas un gan tas individuālais darbs, gan arī komandas lietas visu laiku tā diezgan raiti mums iet uz priekšu, tā kā tādā profesionālā ziņā viss noteikās, jā. Kāpēc tās nometnes ir labi, ka ir tie treniņi pārdomāti, strukturēti, un tas laiks, ko pavadīja treniņi, viņš ir pavadīts liederīgi. We got a lot of good practices, both basketball and general strength and conditioning. The coaches are really good and there's a good level to all the players. So I feel like I earn a lot from being here. And we have also a trainer who warms us up and we haven't had that. That's like a first time for me. Uz šo 15 cilvēku lielo grupu strādā 3 treneri. Arī viens fiziskās sagatavotības treneris, kuri strādā pēc Kaizen programmas, ko izstrādājuši mūsu vadošie speciālisti. Šeit ir 3 zāles, ir stadions, mēs varam darboties, ir laba dienesta viesnīca, kur mēs dzīvojam. Viss ir diezgan kompakti, līdz ar to, manuprāt, ir ļoti laba apstākļi, laba infrastruktūra, kur darboties. Protams, netiek arī aizmirst par to, kas sagādā prieku, jautrību aizejot, izpeldēties, kas arī palīdz gan atjaunoties, gan mazliet izveidināt galvu no treniņu rutīnas. Kā es gribētu, lai mani bērni brauktu uz nometnēm, lai viņi apgūst starpdisciplināras lietas. Ne tikai attīst muskuļus, bet arī reizē attīst valodu. It's great. Coaches speak in English. They have really good English, and I can understand them. And the teammates and other Latvians too. Everyone is speaking good English, and I have no problem with communication. Tiem varbūt, kas vēl nav tikuši izlases kandidātos vai tuvu jauniešu izlasēm, viņiem ir iespējas saprast to līmeni, kurā viņiem ir jābūt, lai viņi iekļūtu šajā izlasē. Kādas ir prasības no treneriem, kādas ir intensitāte treniņiem un viss šīs mazās lietas. Līdz ar to ir katram jaunietim lieliski iespēja pārbaudīt to, cik viņš ir gatavs. Tas ir labs papildinājums tam sporta skolas darbam. Un, ja tas jaunietis tajā vecumā tiešām to visu vasaru mērķtiecīgi priekš sevis nepiespiestā veidā velta basketbolu, un, manuprāt, tas labākais, ko viņš var darīt priekš sevis. Droši brauciet, un jūs noteikti iegūsiet gan basketbola ziņā, gan arī dzīves ziņā.